Diemžēl arī Latvijas jaunāko laiku vēsturē bijuši neskaitāmi gadījumi, kad ar nesamērojamu bardzību likuma pārstāvji vēršas pret dažādu akciju rīkotājiem. 2004. gadā šeit Skonto stadionā izskrien zemene, meitene ar kailām krūtīm. Par viņas rīcību futbola spēles laikā tiek ierosināta krimināla lieta un viņai draud 2 gadu cietumsods. 2001. gads 16-gadīga skolniece pie brīvības pieminekļa ar neļķiem cenšas iepļaukāt valsts viesi princi Čārlzu. Par to ierosina kriminālu lietu, gaidāmais sods līdz 15 gadiem cietumā. Princis ir žēlīgs un lieta pret kā vēlāk izrādās nacionāla bolševiku ideju atbalstītāja Alīna izbeidz. Savukārt mediju eksperts Artūrs Mednis saistīts ar 2 gadījumiem, kas beigušies ar saķeršanos ar varas pārstāvjiem. 2004. gada septembris Latvijas-Portugāles futbola spēles laikā laukumā izskrien meitene ar atkailinātām krūtīm. Tiek sākta krimināla lieta, gaidāmais sods 2 gadi par huligānismu. Prokurors vēlāk lietu izbeidz. Tomēr tas ir nieks salīdzinot ar akciju, kuras laikā Ventspils govs tika pārvietot uz Liepāju. Tika pat atlīdzināt nosacītie zaudējumi, taču ažiotāži turpinājās. Lembergs bija pateicis, ka mēs esam zagļi un tā tālāk, bet nebija pat paredzēta ne tiesa nekas. Un mēs uzrakstījām šo te preses relīzi, jeb ziņojumu, ko izplatījām mēdījos par to, ka tā maigi pasakot, ka Lembergs vienkārši neko nesaprot īsti, un viņš pats ir drusku jocīgs. Un pēc tā sākās, ja, un tur bija skaidrs konkrēti Lemberga pirksts, konkrēti Lemberga spiediens uz tiesu, un tiesa Ventspilī pieņēma, protams, sodīja mūs nosacīt uz 6 mēnešiem kā zagļus, kā kriminālu noziedzniekus. Tas gan bija maigs sodmērs, ņem vērā, ka par zādzību grupā var piespriest pat līdz 15 gadiem cietumā. Pēc Ventspils tiesas lēmuma pārsūdzēšanas Liepājas apgabala tiesā vairs piemēroja tikai naudas sodu. Pilnībā akcijas autoru nevainību atzina vien augstākā tiesa. Ar strīdīgiem lēmumiem izcēlusies arī drošības policija. 2008. gadā finanšu krīzes priekšukarā par viedokļu izteikšanu uz 2 diennaktīm aizturēts Ventspils augstskolas rektors. Pret viņu tāpat kā pret grupas Putnballes dalībnieku tika sākts krimināla process par baumu izplatīšanu, kas vēlāk tika izbeigti. Arī pavisam nesen notikuši strīdīgi gadījumi. Tā sauktajā heteroseksuālismu propagandas gājienā, kur laikā nesot divmetrīgu dzimumu locekli ironizēja par Rīgas domas vēlmi aizliegt Praida gājienu, policija traucējusi pasākumu norisi. Mūsu gadījumā, protams, tas bija tāds salīdzinoši neliels, kārtīgs gājiens, bez kaut kādiem incidentiem, izņemot pašas beigas, kad policisti, vismaz verbāli vardarbīgi centās traucēt pasākuma norisi, un mani tas pārsteidza, un kāpēc tas bija nepieciešams, kāpēc vismaz tika sākotnēji aicināti kaut kādi cilvēki rakstīt kaut kādus paskaidrojumus par kaut ko, lai gan pasākums bija saskaņots ar Rīgas domu. Pastāv viedoklis, ka valsts iestāžu uzdevums ir daļai iegrožot pilsoņu brīvības, lai nenotiktu arvien nopietnāk sabiedriskās kārtības pārkāpumi. Lai gan sods bijis bargs, nesot vērts arī sašust par notikumiem ar pusīrējot notiesāšanu. Latvijā kā analoģija pusīrējotam ir mūsu paša vanšu tilts, un it kā par nenozīmīgu nodarījumu, ja cilvēks kā pantīs, ir neadekvāti nopietni sodi, kas ir gan krimināls sods, gan liels naudas sods, jo būtībā nav jau runa tajā nodarījumā. Runa ir precedentā, ka cilvēks grib vienkārši ar savu rīcību panākt savu popularitātu un parādīties, pievērst sev sabiedrības uzmanību. Un tam sodam varbūt nav jābūt par šo nodarījumu, cik tam sodam jābūt tādam, lai neradītu vēlmi atkārtot. Tomēr mediju eksperti uzskata, ka slēptu interešu pārstāvniecība ir nepiedodama izplatīta. Latvijā, man liekas, arī ir līdzīgi kā Krievijā, tikai daudz mazākos apmēros. Un, kā mēs zinām, politika ir saistīta ar tiesību sargājušiem orgāniem, un tie atkal saistīti ļoti bieži ar komercstruktūrām un tā tālāk. Tā, ka es domāju, kaut kādas noteiktu vai uzņēmēji vai politiķi intereses arī tādā veidā tiek aizstāvētas vai lobētas. Politiskās vides eksperts Ivars Ījāps apgalvo, ka Latvija nekad vēsturiski nav izcēlusies ar represijām, kam varētu piekrist ņemot vērā faktu, ka visos minētajos gadījumos agrāk vai vēlāk apsūdzētos attaisnoja. Problēmas gan var radīt nepieskatītas pēcdienesti. Visā pasaulē ir problēmas ar to, ka šīm te drošības sargājošajām iestādēm reizēm piemīt tendence iziet no politiskas kontrolas un kļūt autonomām un sākt strādāt savu pašu interesēs, kas nav labi. Bet dzīvosim, redzēsim, Latvijā šajā ziņā nekāda tāda īpaši liela skandāla nav bijis, bet ņemot vērā to, ka valsts drošības apsvērumi paši pa sevi sāk spēlēt aizvien lielāku lomu politikā. Mēs te paskatāmies uz to, kas, piemēram, pēdējā pusgada laikā ir noticis ar Lindermanu un visām šīm te lietām. Ir skaidrs arī, ka šie spēcdienestu kontrols
jautājumi varētu joprojām atgriezties un palikt dienas kārtībā. Tomēr arī šeit nedrīkst pārspīlēt. Vēlmi ierobežot neatkarīgas izmeklēšanas institūcijas prasījušas pat valdības krišanu. Kaspars Beķers, Sergejs Medveģevs, TV3 ziņas.